Mīļais Latviet, vēlos te uzstādīt svarīgu jautājumu. Kādēļ cilvēks baidas no nāves? Tādēļ, kā cilvēks baidas no nezināmā un no ciešanām. Cilvēks nav drošs, kas ar viņu notiks pēc nāves. Dziļi sirdī viņam ir apziņā, ka reiz arī viņam būs jāstājas taisnā Dieva priekšā un būs jādod atbilde par savu dzīvi. Tādēļ, ka cilvēks nav paklausījis Dievam, viņam bailes no Dieva taisnā soda. Šī iemesla dēļ daudz ļaudis mēģina atrast ceļus, kā ar Dievu salīdzināties. Tie izdara grēku nožēlu, gavē, ņem dalību dažādos reliģiskos darbos, dod naudu baznīcām un labdarības iestādēm, skaita garas lūkšanas, bauda svētu vakar ēdienu, ar to visu cerēdami samazināt savus grēkus Dievu priekšā. Dieva vārds saka, ka visas šīs labas lietas nevar nopirkt Dieva labvēlību. Ezaja grāmatā 64. nodaļā 6. pantā lasām: Visa jūsu taisnība ir kā netīra drēbe. Kādēļ Dievs tā saka? Tādēļ, ka mēs visi esam līdzīgi netīrumiem piemestai akai. Kā var netīra aka izdot tīru ūdeni? Tāpat ir ar mums. No dabas mēs visi esam samaitāti grēkos. Tādēļ ir gluži neiespējami mums no sevis izdot kaut ko, kas Dievam patiktu. Tici vai netici, tāds nu ir mūsu bēdīgais stāvoklis. Tādēļ ir no svara zināt, vai ir kāds drošs ceļš, caur ko saņemt grēku piedošanu? Vēl vairāk, vai ir kāda iespēja mainīt mūsu bēdīgo stāvokli? Jā, Dievs ir sagādājis pestīšanu, kas pilnīgi atrisinās šo bēdīgo problēmu. Dievs ir devis mums pestītāju, kungu Jēzu Kristu. Kristus padarīja visu, kas bija vajadzīgs, lai atpestītu pasauli. Caur viņa ciešanām, asins izliešanu un krusta nāvi viņš palika par mūsu vietnieku Dievam. Pie krusta viņš izdarīja pestīšanu tik pilnīgi, ka nekad šis upuris Dievam vairs nav jāatkārto. Mūsu grēkus viņš uzņēma uz sevīm, un mūsu grēku dēļ mira pie krusta, pilnīgi saņemtams Dieva sodību, kuru mums bija saņemt. Neviens cits šo nebūtu varējis izdarīt, tikai svētais Dieva dēls. Tādēļ apustulis saka, ir viens vidutājs starp Dievu un cilvēkiem, cilvēks Jēzus Kristus, kurš sevi nodeva par upuri priekš visiem. Šī ir ļoti brīnišķīga vēsts, bet klausies uzmanīgi. Tu saņemsi grēku piedošanu un iegūsi pestīšanu tikai tad, ja tu uzņemsi viņu par personīgo pestītāju. Dieva vārdā lasām, ja mēs no sirds piesaucam kungu Jēzu, tad esam iegūši tiešu sakaru ar viņu. Viņš sacīja, ja kas nāk pie manis, to es neatstumšu. Tu varbūt jautāsi, kas man ir jādara, lai es iemantotu pestīšanu? Izsūdzi Dievam savus grēkus, lūdzi, lai viņš tos tev piedod. Uzņem Jēzu Kristu par savu personīgo pestītāju. Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā 12. pantā lasam tā: Cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu palikt par Dieva bērniem. Aicini viņu par kungu un valdnieku, tad viņš caur svēto garu tevi atzemdinās. Šī ir jaunpiedzimšana, par ko lasām Jāņa evaņģēlijā 3. nodaļā 3. un 5. pantiņā. Patiesi, es tev saku, ja kas nepiedzimst no augšienes, tam debesu valstību neredzēt. Pēc jaunpiedzimšanas tu sekosi viņam un darīsi to, ko viņš tev liks. Viņš ir apsolījis palikt pie tiem, kas viņam pieder ikdienas līdz pat pasaules galam. Un, kad tev pienāks nāves stunda,
viņš ņems tevi pie sevis mūžīgā godībā. Tādēļ nekavējies. Tu vari tagad lūgt viņu un uzticēties viņam kā bērns savam tēvam. Ja tu to no sirds darīsi, tev zudīs bailes no nāves, un tava sirds tiks pildīta ar brīnišķīgu Dieva mieru. Ja mēs sakam, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. To lasam 1. Jāņa vēstulē, 1. nodaļā, 8. un 9. pantā. Jāņa evaņģēlijā, 3. nodaļā, 16. pantiņā vēl lasam šādus vārdus. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mīļais tautieti, īsos vārdos esmu mēģinājis tev pasacīt pareizo ceļu pie Dieva un kā tu vari palikt par Dievu bērnu. Klausies šos vārdus vairāk kārt un tad pieņemi Jēzu Kristu par savu personīgo pestītāju. Dievs lai tevi svētī. Kas ir kristietis? Šim jautājumam tu būsi dzirdējis dažādas atbildes. Ir tikai viena pareiza atbilde, un to dod Dieva vārds Bībele. Kristīgais ir persona, kas tic, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls un ir vienīgais pestītājs. Kas tic, ka Dievs sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu pasaulē, lai viņš mirtu par visu cilvēku grēkiem. Kristīgais tic, ka kungs Jēzus mira par viņa grēkiem. Viņš tic, ka kungs Jēzus tika ielikts kapā un pēc 3 dienām atkal uzcēlās no miroņiem. Viņš tic, ka kungs Jēzus ir nācis, lai mājotu caur ticību viņa sirdī. Tu tici, ka esi kristīgais. Varbūt arī citi cilvēki saka, ka tu esi. Varbūt, ka tu ļoti centies sekot kunga Jēzus pēdām. Tu varbūt pūlies paklausīt Dieva likumiem. Daudzreiz tu mēģini darīt labu, bet tas tev neizdodas. Tu arī grēko. Tev nav patika Dievu lūgt. Tev nav nekāda tieksme lasīt Dievu vārdu. Tu arī nekad nesaki par Kristu citiem. Tev nevedās slavēt Dievu. Tu esi līdzīgs lampai, kuras dakts nedeg gaišā liesmā, bet tikai kvēlo un izdod smirdošus dūmus. Kādēļ citi cilvēki neredz kungu Jēzu mājojam tevī? Kādēļ tu nespēji būt viņa liecinieks? Bībele saka, ka cēlonis visam ir grēks, kuram tu esi atļāvis valdīt tavā sirdī. Kristus nevalda par tevi, bet grēks ir tavs kungs. Tev varbūt ir tikai viens apzināts grēks, varbūt arī daudzi grēki. Varbūt tu pilnīgi neusticies kungam Jēzum, tas arī ir grēks. Ja tāds ir tavs stāvoklis, gribu tev dot labu vēsti. Ja tu patiesi esi jaunpiedzimis kristietis, kungs Jēzus tiešām mājo tavā sirdī, par to nešaubies. Viņš ir debesīs, bet arī tava miesa ir viņa mājoklis. Tu zini, kāpēc nāves viņš atkal uzcēlās no miroņiem. Tas skaidri rāda, ka viņš ir uzvarētājs par grēku, nāvi un sātanu. Kad kungs Jēzus mājo mūsu sirdī, viņš ir spēcīgs dot mums uzvaru par grēku, par nāvi un sātanu. Tādēļ mūsu dzīve var būt šķīsta un laba. Sirds un prāts var būt brīvs no grēka. Nav vajadzība, kā mēs turpinām grēkot. Nav vajadzība, kā mēs turpinām dzīvot savām iekārēm.
visspēcīgais uzvarētājs mājo mūsos un dod mums uzvaru. Kungs Jēzus dod mums mīlestību vienam pret otru naida un skaudības vietā, pacietību dusmu un rūgtumu vietā, prieku bēdu laikā, mieru baiļu vietā, paklausību Dieva vārdam nepaklausības vietā. Kungs Jēzus vēlas būt mūsu spēks. Viņš grib būt mūsu uzvara. Ja mēs paļaujamies uz viņu, viņš ir spēcīgs mums palīdzēt visās lietās. Viņš ir Dievs, viņš ir mūsu dzīvība. Mēs paši nevaram sevi uzlabot. Savā spēkā mēs nespējam paklausīt Dieva likumiem. Mēs nevaram sekot kungam Jēzum savā spēkā. Kad kungs Jēzus mira pie krusta, mūsu grēki un iekāres nomira līdz ar viņu pie krusta. Bībele saka, ka mēs esam miruši grēkam. To mums ir jātic. Viņš deva mums savu dzīvību. Viņš ir nācis iemājot mūsos. Ja nu mēs šad un tad iekrītam grēkā, mums vajag tad steidzīgi pie viņa nākt un lūgt, lai kungs Jēzus šķīsta mūs no visiem grēkiem. Savā vārdā viņš ir apsolījis, ja mēs savus grēkus izsūdzam un atstājam, viņš tos piedod un mūs šķīsta no visas netaisnības. Viņa asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Tādēļ mums viņam jāpateicas un viņu jāslavē. Viņš ir mūsu uzvarā. Dieva vārds saka, ka mūsu ienaidnieks vēlns vienmēr mēģina mūs kārdināt un mūs uzvarēt. Dieva vārds mūs iedrošina būt stipriem pret viņu. Efeziešu vēstulē 6. nodaļā no 10. pantiņas tā lasam. Topiet stipri savā kunga un viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asini mums jācīnas, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apavuši ar apņemšanos kalpot mierā evaņģēlijam. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un garā zobenu, tas ir Dieva vārdu. Mīļais latviešu kristīgais, ar šiem nedaudz vārdiem esmu mēģinājis pasacīt tev, kā iegūt uzvaru par grēku, pasauli un sātanu. Klausies šos vārdus vairāk kārt, un ar Dieva palīgu ļauj Kristum valdīt tavā sirdī. Dievs, lai tevi uz to svētī. Diana
Bet, kad Jēzus ļaudis redzēja, tad viņš uzkāpa uz kalnu un apsēdās, un viņa mācekļi pie viņa piestājās. Un savu muti atdarījis, viņš tos mācīja un sacīja: Svētīgi garā nabagi, jo debesu valstība viņiem pieder. Svētīgi, kam ir bēdas, jo tie taps iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie zemi iemantos. Svētīgi, kas izsalkuši un kam slāpst pēc taisnības, jo tie taps piepildīti. Svētīgi sirdsžēlīgie, jo tie žēlastību dabūs. Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi, kas mieru tur, jo tie taps saukti Dieva bērni. Svētīgi tie, kas taisnības dēļ vajāti, jo debesu valstība viņiem pieder. Svētīgi jūs esat, ja manis dēļ jūs lamā un vajā un visu ļaunu no jums runā melodami. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs. Jo tāpat tie vajājuši praviešus, kas priekš jums bijuši. Jūs esat zemes sāls. Ja nu sāls nelietīga, ar ko tad to sālīs? Tā neder vairs nekam, bet tikai ārā metama un no ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Tāpat arī sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet uz luktura. Tad tā visiem spīd, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, kā tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Jūs dzirdējāt Jēzus Kristus kalna sprediķa sākumu no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas. Un Jēzus sacīja: vienam cilvēkam bija 2 dēli. Tas jaunākais no tiem sacīja tēvam: Tēvs, dodi man manu tiesu no mantas, kas man nākās. Un viņš tiem mantu dalīja. Un pēc necik ilga laika jaunākais visu saņēmis kopā, aizgāja uz tālu zemi un tur savu mantu izšķirdēja negodīgi dzīvodams. Kad nu tas visu savu mantu bija izplītējis, tad liels bats nāca tani zemē, un viņam iesāca pietrūkt. Tad viņš gāja un piemetās turpat pie viena namnieka. Tas to sūtīja uz savu tīrumu cūkas ganīt. Un viņš gribēja savu vēreru pildīt ar sēnalām, ko cūkas ēda, bet neviens ne tās tam nedevam. Tad viņš pie atzīšanas nācis sacīja: cik algāģu manam tēvam, kam maizes pa pilnam, un es mirstu badu. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu uz viņu: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesi un pret tevi, un vairs neesmu cienīgs, kā tu mani sauci par savu dēlu. Dari mani par vienu no taviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Bet, kad tas vēl bija tālu, tad viņa tēvs to redzēja, un viņš iežēlojās par to, un skrēja, un krita tam ap kaklu, un to skūpstīja. Un dēls sacīja uz viņu: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesi un pret tevi, un neesmu vairs cienīgs, kā mani sauci par savu dēlu. Bet tēvs sacīja saviem kalpiem: Atnesiet tās viskrāšnākas drēbes un ģērbiet to, un dodiet tam gredzenu rokā un kurpus kājās, un atnesat treknu teļu un nokaujiet to, lai ēdam un liksmojamies, jo šis mans dēls
bija nomiris un atkal tappis dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atrasts, un tie sācam liksmoties. Mīļais latvieti, tu dzirdēji stāstu par pazušo dēlu no Lūkas evaņģēlijam 15. nodaļas. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā vien caur mani. Jāņa evaņģēlijā 14:6. Mīļais latviet, tu dzīvo pasaulē īsu laiku. Dzīvības gadi paiet ātri. Drīz vien pienāk miršanas brīdis.
Nāve pārtrauc šo dzīvi, un tava miesa tiek guldīta kapā, kur tā drīz vien pārvērtīsies par zemi, no kuras tā ņemta. Bībele saka, kā ar laicīgo nāvi cilvēks neizbeidz visu, bet kā viņa gars turpina dzīvot. Par dzīvi aiz kapa liecina sekoši Bībeles teksti. Cilvēkam ir nolikts vienreiz mirt un pēc tam seko tiesā. Ebrejiem 9:27. Mums visiem būs parādīties Kristus soļa krēslu priekšā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darījis, labu vai ļaunu. 2. Korintiešu vēstulē 5:10. Es redzēju mirušos, mazos un lielos, stāvam Dievu priekšā, un grāmatas tika atvērtas, un mirušie tap tiesāti pēc rakstiem tanīs grāmatās, pēc viņu darbiem. Jāņa atklāsmes grāmatā 20:12. Ir viens dzīvs un mūžīgs Dievs, debes un zemes radītājs. Vai tu tagad Dievam tici vai netici, reiz tev būs viņš jāsatiek un jādod viņam atbildība par savu dzīvi. Varbūt, kā tu tagad Dievu neatzīsti, bet miršanas brīdī un pēc nāves tu Dievam ticēsi. Bet tad būs par vēlu pie Dieva atgriezties. Dieva vārdā lasām: sataisies satikt savu Dievu, Amos grāmata 4:12. Pestīšana cilvēkam ir jāpiedzīvo šinī dzīvē. Ja tu tiešām vēlies kļūt par Dieva bērnu un iegūt sev mūžīgu dzīvību, tev jāievēro un jāizpilda 5 svarīgi noteikumi. Pirmais. Atzīsti sevi par pazudušu grēcinieku. Bībele saka, visi ir grēkojuši un visiem trūks Dieva godības. Romiešiem 3:23. Ja mēs sakām, ka mums grēka nav, tad mēs paši pieviļamies un patiesība nav mūsos. 1. Jāņa vēstulē 1:8. Nav neviena taisna, itin neviena. Romiešiem 3:10. Nav tāda cilvēka, kas negrēkotu. 1. ķēniņa grāmata 8:46. Arī tu, mīļais latviet, esi grēcinieks un tevi sagaida Dieva taisnais sods. Dieva vārds saka, grēka nopelns ir nāve. Romiešiem 6:23. Tie par sodu cietīs mūžīgu samaitāšanu nost no tā kunga vaiga. 2. Tesaloniķiešu vēstule 1:9. Otrais noteikums. Tici, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls un vienīgais glābējs. Bībele saka, pestīšana nav caur citu nevienu, jo arī dzan cits vārds apakš debes cilvēkiem nav dots, caur ko mums mantot izglābšanu. Apstuļu darbos 4:12. Tik ļoti Dievs pasaulī mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, ka visiem tiem, kas tic viņam, nebūs pazust, bet dabūt mūžīgu dzīvību. Jāņa evaņģēlijā 3:16. Kristus nomira par mūsu grēkiem pēc rakstiem. 1. Korintiešu vēstulē 15:3. Viņš mūsu pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ sagrausts. Sodība guļ uz viņu, caur ko mums miers nāk, un caur viņa brūcē mēs esam dziedināti. Ezaijas grāmata 53:6. Dievs mūs noteikti biedina, lai mēs neatmetam viņa sagādāto pestīšanu. Pielūkojiet, kā jūs viņu neatmetiet, tad mēs ne tik neizbeigsim, ja no viņa novēršamies. Ebrejiem 12:25. Kā tad mēs izbeigsim par tādu pestīšanu nebēdādami? Ebrejiem 2:3. Ko cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli un tam tomēr dvēsele zūd? Mateja evaņģēlijā 16:26. Trešais noteikums. Izsūdzi un nožēlo Dievam savus grēkus. Bībele saka, ja mēs savus grēkus izsūdzam, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums grēkus piedod un šķīsta mūs no visas netaisnības. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Lūkas evaņģēlijā 18:13. Nevienam cilvēkam nav iespējams izsūdzēt Dievam katru atsevišķu grēku, jo mums grēku ir pārāk daudz. Tādēļ lūdz, lai Dievs tev piedod visus tavus grēkus
un mazgā tevi Kristus asinim no visas netaisnības. 4. noteikums. Ticībā pieņem Jēzu Kristu par savu personīgo pestītāju. Bībele saka, ko man būs darīt, lai es tiktu izglābts? Tici uz kungu Jēzu Kristu, tad tu tiksi izglābts. Apstuļu darbos 16:30. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš devā varu palikt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Jāņa evaņģelijā 1:12. Bet Jēzus atbildēja un sacīja, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, tam debes valstību neredzēt. Kad cilvēks ir atzinis sevi par grēcinieku, izsūdzējis Dievam savus grēkus un ticībā pieņēmis Jēzu Kristu par savu personīgo pestītāju, tad svētais gars viņu atdzemdina no jauna. Tā ir jaunpiedzimšana, par kuru Jēzus sacīja, ka bez tās neviens debes valstībā nenāks. Pestīšana ir Dieva dāvana. Cilvēks to nevar nopelnīt, nec nopirkt. Dieva dāvana ir mūžīga dzīvība caur Jēzu Kristu mūsu kungu, Romiešiem 6:23. No žēlastības jūs esat pestīti caur ticību, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Efeziešiem 2:8. Tas mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārstādījis savā mīļā dēla valstībā. Viņā mums ir pestīšana, caur viņa asinim grēku piedošana. Tad, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir darīts jauns. 2. Korintiešu vēstulē 5:17. Turpinājums seko otrā pusē. 5. noteikums. Apliecini Kristu citiem, ka tu ticībā ieguvi grēku piedošanu un pieņemi Jēzu Kristu par savu pestītāju. Tad ārīgi nekas sevišķs pie tevis nenotika. Bet paļaudamies uz svēto Dieva vārdu, tu esi noteikti ieguvis jaunpiedzimšanu. Tādēļ droši uzskati sevi par Dieva bērnu. Nekad neaizmirsti, kā Dieva vārds saka, ja mēs savus grēkus izsūdzam, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums grēkus piedod un šķīsta mūs no visas netaisnības. 1. Jāņa vēstule 1:9. Pēc jaunpiedzimšanas Dievs grib, lai tu apliecini Kristu par savu personīgo pestītāju saviem piederīgiem un citiem cilvēkiem. Bībele saka, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu Kristu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu no miroņiem uzmodinājis, tad tu tiks izglābts. Romiešiem 10:9. Ik katru, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu savā tēva priekšā, kas ir debesīs. Mateja evaņģēlijā 10:32. Nekad vairs nešaubies par savu pestīšanu, jo pieņemot Jēzu Kristu, tev ir mūžīgā dzīvība. Dieva vārds noteikti apliecinā tavu izglābšanu sekošiem tekstiem. Kas dēlam tic, tam ir mūžīga dzīvība. Jāņa evaņģēlijā 3:36. Paties, es jums saku, kas man tic, tam ir mūžīgā dzīvība. Jāņa evaņģēlijā 6:47. Kam ir dēls, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. 1. Jāņa vēstule 5:12. To es esmu rakstījis jums, kas ticat uz Dieva dēla vārdu, lai jūs zinātu, kā jums ir mūžīgā dzīvība. 1. Jāņa vēstule 5:13. Nepievil sevi. Daudzi ļaudis garīgās lietas sevi pieviļ. Tie aizbildinās, ka esot kristieši no mazotnes, esot kristīti, piedarot pie kādas kristīgas draudzes, reizēm iet pie grēku sūdzes un bauda svētu vakar ēdienu, un tādēļ tiem nevajag nekādas personīgas pestīšanas. Bībele saka, ka vienīgais ceļš debes valstībā ir jaunpiedzimšana. Paties, es tev saku, ja kas nav piedzimies no augšienes, neredzē tam Dieva valstības, sacīja Jēzus. Jāņa evaņģēlijā 3:3. Lietodams Bībeles tekstus, esmu mēģinājis tev parādīt pareizo ceļu pie Dieva. Klausies vairāk kārt šos vārdus, lai tu ļoti skaidri saprastu,
ko Dievs grib, lai tu darītu. Klausīšanās vien neko tev nedos, tev pašam ir kaut kas jādara, proti. Tev tagad jāzemojas Dievu priekšā un jālūdz viņš pēc grēku piedošanas un pestīšanas. Ja tu nezini, ko lai īsti Dievam sacītu, lieto vai atkārto sekošo grēcinieku lūgšanu. Lūdzi no sirds, lūdz ticībā. Svētais, mūžīgais Dievs, es ticu, ka tu esi debes un zemes radītājs. Paļaudamies tavam svētām vārdam, kas saka, tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš deva savu viendzimušo dēlu, ka visiem tiem, kas tic viņam, nebūs pazust, bet dabūt mūžīgo dzīvību, es, nabaks, pazudis grēcinieks, no sirds tevi izsūdzu un nožēloju savus grēkus, ar kuriem esmu pelnījis tavu taisno sodu un mūžīgo pazušanu. Piedod man visus manus grēkus un šķīsti mani Jēzus Kristus asinim. Es tagad ticībā pieņemu Jēzu Kristu par savu personīgo pestītāju un kungu. Dari mani par savu bērnu un ieraksti manu vārdu tagad tavā dzīves grāmatā. No šī brīža es atdodu tev savu sirdī uz visu mūžu. Dod man spēku un drosmi tevi apliecināt maniem piederīgiem un citiem cilvēkiem. Žēlīgais Dievs, paklausī manu lūgšanu tavā dēlā Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Nāc pie Dieva lūgšanā tādā vietā un laikā, kad tevi neviens netraucē. Ja tu no sirds lūgsi, esi tad drošs, ka Dievs tavu lūgšanu ir paklausījis un darījis tevi par savu bērnu. Pēc šīs lūgšanas ieraksti tani pašā dienā pirmā lapā tavā bībelē vai jaunā derībā sekošo liecību. Šodien es atdevu savu sirdī Jēzum Kristum manam kungam uz visu mūžu. Zem šiem vārdiem paraksti savu vārdu un datumu. Kad vien tev uznāk šaubas par pestīšanu, lasi šo ierakstu un no jauna pateicies Dievam par viņa lielo pestīšanu, un Dievs lai tevi uz to svētī. Kad esi ieguvis pestīšanu, lūdz Dievu un lasi Bībeli katru dienu un piedalies par locekli kādā dzīvā kristīgā draudzē, jo viss tas tev ir nepieciešams tavai garīgai pieaugšanai. Viena balss tevim čukstēja sirdī, un lūdza, lai tu atgriezies. Gara balss bija tā, lai tu dzirdi, tas sauca, lai veids labojos. Balss tevi lūdzas, tik auži lūdzas, cauri durtā roka klauvē tev pie sirds. Balss tevi lūdzas, un esi gaila, ir tā roka, kas klauvē tev pie sirds. Klausies, draugs, kas vēl tumsībā mīti, uz balsi, kas klusējam sauc. Dari galu nebaidēt un šaubām, un visam, kas prātu tev jauc. Balss tevi lūdzas,
Bet tur bija viens cilvēks no farizējiem, vārdā Nikodēms, Jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un viņam sacīja: Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja un viņam sacīja: Patiesi, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, tad tas Dieva valstību nevar redzēt. Nikodēms saka viņam: Kā cilvēks var piedzimt vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties otru reizi savas mātes miesās un piedzimt? Jēzus atbildēja: Patiesi, patiesi es tev saku, ja kas nepiedzimst no ūdens un gara, tas nevar ieiet Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis, ir miesa, un kas no gara dzimis, ir gars. Nebrīnies, kā es tev esmu sacījis, jums jāpiedzimst no augšienes. Vējš puš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņa balsi, bet nezini, no kurienes tas nāk un kurp iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no gara. Nikodēms atbildēja: Kā tas var notikt? Jēzus atbildēja: Tu esi Izraēļa mācītājs, un tu to nezini. Patiesi, patiesi, es tev saku, mēs runājam, ko zinām, un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsiet, kad es jums stāstīšu par debes lietām? Un neviens nav uzkāps debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nāc, cilvēka dēls, kas ir debesīs. Un kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, kā viņš savu viendzimušo dēlu devis, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu pestīta. Kas tic viņam, netiek sodīts, bet kas netic, ir jau sodīts, tāpēc, kā nav ticējis Dievam viendzimušā dēla vārdam. Jūs dzirdējāt Jāņa evaņģēlijā 3. nodaļas 1–18 pantiņas. Jēzus sacīja: Ieiet caur šaurajiem vārtiem, jo tie vārti ir plati un tas ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un to ir daudz, kas caur tiem ieiet. Un tie vārti ir šauri un šaurs tas ceļš, kas aizved uz dzīvību, un to ir maz, kas to atrod. Sargaities no viltīgiem praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie plēsīgi vilki. Pie viņu augiem jums tos būs pazīt. Kas var lasīt vīna ogas no ērkšķiem, jeb vīģus no daģiem? Tāpat ik katrs labs koks nes labus augļus, bet slikts koks nes nelabus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus,
un slikts koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un ugunī iemests. Tāpēc pie viņu augļiem jums tos būs pazīt. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas mana debes tēva prātu dara. Daudzi uz mani sacīs tani dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz varenus darbus darījuši. Un tad es tiem it skaidri sacīšu, es nekad jūs neesmu pazinis, ejiet nos no manis, jūs ļaundarītāji. Tāpēc ikvienu, kas šos manus vārdus dzird un dara, to es līdzināšu kādam gudram vīram, kas savu namu uztaisījis uz klints kalna. Kad nu stiprs lietus lija, un straumes nāca, un vēji pūta, un piesitās pie nama, tā tas tomēr neapgāzās, jo tas bija uztaisīts uz klints. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, tas taps līdzināts ģeķim, kas savu namu uztaisīs uz smiltīm. Kad nu stiprs lietus lija, un straumes nāca, un vēji pūta, un sitās pie nama, tad tas apgāzās un gāja visai postā. Un notikās, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis, tad ļauds izbrīnījās par viņu mācību, jo viņš tos mācīja kā pats varenais, un ne tā, kā rakstu mācītāji. Jūs dzirdējāt kunga Jēzus kalnas prediķa beigas par 2 namdariem no Mateja evaņģēlija 7. nodaļas. Dieva žēlastības teikšana. Teici to kungu mana dvēsele un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teici to kungu mana dvēsele un neaizmirsti, ko viņš tev laba darījis. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedinā visas tavas vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no samaitāšanas un puško tevi ar žēlastību un apžēlošanām. Viņš pieēdina tavu muti ar labumu, kā tu atjaunojies kā ērglis. Tas kungs izdod taisnību un tiesu it visiem, kas top apbēdināti. Viņš mūzum darīja zināmus savus ceļus, Izraēļa bērniem savus darbus. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un no lielas žēlastības. Viņš ķildu neturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. Viņš mums nedara pēc mūsu grēkiem un mums nemaksā pēc mūsu noziegumiem, jo cik augstas debesis ir pār zemi, tik spēcīga ir viņa žēlastība pār tiem, kas viņu bīstās. Cik tālu rīt no vakariem, tik tālu viņš liek mūsu pārkāpumus no mums. It kā tēvs apžēlojās par bērniem, tā tas kungs žēlo tos, kas viņu bīstās. Jo viņš zin, kāds radījums mēs esam, viņš piemin, kā mēs esam pīšļi. Cilvēks savā dzīvībā ir kā zāle, viņš zied, kā puķa laukā, bet kad vējš par to pāriet, tad viņš vairs navam un viņa vietu vairs nepazīst. Bet tā kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam par tiem, kas viņu bīstās, un viņa taisnība līdz bērnu bērniem. Pie tiem, kas viņa derību tur un viņa baušļus piemin, ka tie tos dara. Tas kungs ir stiprinājis savu godības krēslu debesīs, un viņa valstība valda par visu. Teiciet to kungu, viņa eņģeļi, jūs stiprie karotāji, kas viņa vārdu izdara, klausīdami viņa vārda balsi. Teiciet to kungu, visi viņa spēcīgie pulki, jūs viņa sulaiņi, kas dara pēc viņa prāta.
Teiciet to kungu, visi viņa darbi, visās vietās, kur viņš valda. Teici to kungu, mana dvēsele.